Kopumā tas savai komandai nāk par labu. Neprecīzi spēlē, Ņefķihimiks savās. Un Vārks. Vārks. Vārta augšējais stūris. Fantastisks metiens ar izspēli. Būtībā ne no kā radās. Kaut kas ļoti liels, prot. Nesaprasties, un šeit Vārks nospēlēja lieliski. Arī pavilka vārtsargu uz to vārtu stabu un atlika vien raidīt ripu augšējā vārtu stūrī. Lielām pūlēm Tarki tomēr aizskāra ripu, nu līdzīgi kā Vārks tālajā stūrī raidīja. Un Ozoliņš, Vārtī, 2-0, fantastisks, Sants Ozoliņš atrada brīvo Sandu Ozoliņu. Šķiet, Miķelis Rēdlis bija ripu pirms tam. Ļoti pārliecinošs sākums, jā, nu filigrāna piespēle Miķeļa Rēdliha izpildījumā un tikpat filigrāns metiens Sandu Ozoliņa izpildījumā. Denis Arhipo nepieminējām, viņš tagad laukumā arī spēlētājs ļoti liels. Sprūks viens pret vienu. Un cētās ar Kastrikam un uzreiz pēc tam arī Divas minūtes. Nē, soda metiens. Fantastiski. Un Tomas Starki un Jānis Sprūks dosies. Nē, Sprūks tomēr. Acīm redzot, pret viņu tad bija šis pārkāpums. Pret viņu bija pārkāpums. Jā, jo jāizpilda sodmetiens tam spēlētājiem, pret kuru bija pārkāpums. Jā, tātad pret Sprūktu jau bija pārkāpums. Sprūks pret Tarki. Netrāpīja par ripu Jānis. Viss izdarīja pareizi līdz... Turpina spēlēt mazākumā. Stuško spēku paņēmies pret viņu. Labi, sodnieks tur nospēlēja. Cibaks piespēlē vārtu priekšā. Un diemžēl 1-2. Nu neiemet, tu iemet tev. Viņš tur iedeva Cibaks. Jā, Cibaks, kurš gan cits vēl var tā ieraudzīt un iedot. Jā, nu precīzi ar metu vārtu priekšā lielu būrsmetu. Izdevās it kā iesākt izspēli, bet tikai iesākt Krišāns Rēdlis. Kārsums atspēlē atpakaļ, Miķels Rēdlis tur nogulās. Miķelis Rēdlis ar atkārtotu metienu. Vajadz ātrāk pateikt, ka šim Vitnēmam nekas nesanāk pagaidām vairākumā. Tas Rēdlis. Kārsums jau deva piespēli, skatāmies. Kārsums piespēli deva, jā, Rēdlis vienreiz met. Ripa atlēts pie viņa atpakaļ un starp kājsargiem, Tarki starp kājsargiem ielido vārtos 3-1. Izskatās, ka, Belovs skaidrs. Pēc Stuško, tātad... Un ir pārcēs. Ļoti ātri viss notika. Stuško. Nē, nav skaidrs, neieskaita. Neskatās un neieskaita. Ja, bet jebkurā gadījumā liek aizdomāt. Vārtsarga laukumā atradās mājinieku spēlētājs. Mērā no zonas. Diemžēl 2-3 no Ņefķihimika puses. Skatāmies vēlreiz. Patrējā deva atpakaļ, tur 5 ar bija no Zoros, nedaudz pat tālu bija mūsu pretspēlētājs. Cīnās ar Koroļovu, izcīna ripu, piespēlē vārtu priekšā. Tas arī pārtojas, un kurš to hokejistiem? Sotnieks. Koroļovu izcīnīja ripu un zibenīgi piespēlēja Kristapam, kurš nekavējoties meta. 4-2. Spēlē ar Ņefķihimiku. Hipovs. 3-4. Tas ir kaut kāds lāsts. Plausas metiens. Un atkal tikai vienu vārtu pārsvars. Atamies ar Hipovs. Ir labi piespēli izdev starp mūsu aizsargiem un metiens tālajā vārtu stūrī. Ozoliņš. Ripā priekšā metas 4 vārtos. Diemžēl 4-4, pusotru minūtes beigām. 3 reizes, 2 vārtu pārsvars un skatāmies, viens pats paliek. Viens pats vārtu priekšā pēc Stuško. Kā tas var notikt? Gandrīz jau noslīdēja labu vidas daļā Rīpa nost no Lāpsnes pašā, bet... Podziņš. Jā, pret Torpēdo guva vārds Podziņš, visai eleganti. Nu, skatīsimies, kā viņam veiksies šoreiz. Pret Denisu Franskeviču. Nē, Tomas Tarki vārtos. Tomēr Tarki vārtos. Izrunā, tā kā visi domā, ka Glazačovs ir Glazačovs, bet viņš ir Glazačovs izrunās. Ļoti eleganti. Tehniski pat grūti bija izsakot līdzi, kur atradās Ripa, kurā epizodē un... Vārtī! 1-2, tagad... Ja tagad iemetīs būs hat-trick viņam. Uzvaras vārti skaitās. Tā arī ir. Diemžēl arī šoreiz aizvedām tikai 1 punktu, 3 punktu vietām. Tā tas ir 2 spēlēs pēc kārtas mums.